Nedari tā! Nezodz! Ar to saskarās visi cilvēki, es domāju, kuri lieto datoru, noteikti ir saskārušies pat tādi, kas par to nemaz nenojauš, ka viņi ir datoru pirāti. Tad mēs jums parādīsim mūsu aptaujas rezultātus. Kā jūs zināt, jūs paši pildījāt tās lapiņas, jautājumi jau nebija nekādi diži, bet mēs centāmies, un tad varbūt rādīsim aptaujas rezultātus un tad apspriedīsim jautājumus. Un aptauja tika veikta Viesītes vidusskolā, un aptaujāti tika 200 respondentu skolēni un skolotāji, un visi citi cilvēki, kas tika skolā aptaujāti. Un lūk, arī pirmais jautājums, vai jūs izmantojat datoru? Protams, 96% respondentu atbildēja, ka viņi izmanto datoru, un 4% atbildēja, ka neizmanto. Noteikti šeit esošie diskusiju dalībnieki izmanto datoru. Es tā domāju, vai tā nav? Un tad varētu arī būt tāds mūsu jautājums, cik liela datora loma ir jūsu dzīvē? Jā. Kas vēlās sakt? Jā. Tad es tā. Man dators, es vairāk viņu izmantoju mācībām. Man datori man liela loma, es izmantoju mācībām un programmēšanu. Pārējie tā būtu. Visi tikai mācībām izmanto. Jā, es varu pateikt, ka arī tā, ka man nebija internetu, tad loģiski tas tika izmantots mācībām, bet, kad man pieslēdz internetu, tad jau pavērās plašāks tas laiks, un tagad jau tas nav pieaugt. Jā, ne tikai mācībām. Paldies. Tas tāds jautājums, es pats varu atbildēt, ka es arī izmantoju datoru mācībām noteikti, un, protams, arī internetā, draugos un citos portālos, un tad kāda dziesma vai filma nonāk lejā. Tā tas ir. Labi, nākamais aptaujātais jautājums bija, vai jūs zināt, kas ir pirātiskā programmatūra, jeb programmas? Un 84% no respondentiem atbildēja, ka viņi zina, kas ir pirātiskās programmas. 16% atbildēja, ka viņi nezina. Vai jūs zināt, kas ir pirātiskās programmas? Domāju, ka zināt. Protams, jā. Tādā gadījumā tad mēs gatavojām tos jautājumus. Sabīnes tādu vienu jautājumu piedāvāja, vai jūs zināt, kur sūdzēties par šīm pirātiskajām programmām, vai kur vēsties, ja jums ir, jūs zināt, ka tiek lietotas. BSA, mājaslapā. Un vēl var arī zvanīt pa tālruni 800 4242. Un tas ir bezmaksas telefons, atgādināsim. Bezmaksas telefons. Nav jāmaksā. Tā, nākamais aptaujas jautājums, kurš bija, ir, vai jūs lietojat pirātiskās programmatūras? Un rezultāti ir diezgan interesanti. 50% atbild, ka nē, viņi neizmanto pirātiskās programmas. Un 40% atbildēja, ka jā, viņi izmanto, un 10% kuru tas satrauc. Un, lūk, mēs zinām, ka līdzsvarā ir 50 un 50, bet tomēr nē, ir pirmajā vietā. Ko jūs domājat par šiem rezultātiem? Vai aptaujātie cilvēki bija atklāti? Domāju, ka ne visi. Ja varbūt baidījās. Un tomēr ir tāds, ka tie, kuri tas atrauc, dažādos jautājumos parādās tas, ka viņi arī ir lielā skaitā, tie, kuri tas atrauc, kuri nemaz tā neinteresējas, vai viņi izmanto vai neizmanto, vai kāds izmanto vai neizmanto. Jā, jo noteikti, ka daudz nemaz nenojauš, ka viņi izmanto pirātiskās programmas, vai tas būtu Windows operētāja sistēma vai kādas citas programmas. Vienkārši viņi tās lieto, par to neinteresē. Tāds nākamais jautājums ir, kura jūsuprāt ir visvairāk piratizētākā programma pasaulē vai Latvijā? Jūsuprāt, jūs varat iedomāties, ne? Tā pazīstama operētājs, tā Windows, manuprāt, ir visvairāk, jo Tā saistītās programmas. Un kādas vēl programmas varētu būt populāras? Tieši. Saistītās mediju programmas, media player, VLC, visas šitās takas vēlētās. Gribētu piebilst, ka VLC ir legāla, bezmaksas programma. Bet, jā, tā tas ir. Nākamais aptaujas jautājums bija,
kāda ir jūsu attieksme pret pirātisko programmatūru? Un 63 aptaujātie procenti atbild, ka neitrāla attieksme, 24% ka pilnīgi atbalsta pirātisko programmatūru, un 13% atbild neatbalstu, tā ir sakšana. Un ko jūs sakāt? Jā, Gita, lūdzu. Teorētiski neatbalstu, jo tas pirmkārt jau palēlina to progresu, jo vienkārši tiem izgudrotājiem nav motivācijas izgudrot kaut ko jaunu, ja viņi tāpat zina, kaut ko izgudros, un tad tā programma tiks nozagta. Viņi nesaņem to tā pienācīgu atalgoju atbalstu, tāpēc, ka es viņus pats lietoju, viņas pirmkārt 10 reizes lētākas un vieglāk pieejams. Es gribēju vēl piebilst, ka es arī neatbalstu, bet tāpēc, ka tas ir autortiesību pārkāpums un noteikti mēs ikdienā viņus izmantojam un mums tas neliekas nekas īpašs, bet tie cilvēki, kas viņus ir izdomājuši, viņi par to nesaņem neko, ja kāds izmanto pirātiskās programmatūras. Tas ir, bet vai jūs domājat, vai legālās programmatūras ir pieejamas vispār? Piemēram, tāpat mūsu viesītē, vai kaut kur var iegādāties licencētu Windows, lai man nav jābrauc 30 vai tie paši 150 km līdz Rīgai, kā jūs domājat? Tas ir viens iemesls, kāpēc nevar, jo uz vietas nevar, un otrs ir tas, ka viņas ir pārāk dārgas dažiem cilvēkiem, lai iegādātos. Vieglāk ir novilkt internetā nelegālo. Kad jūs lietotu tikai legālo programmatūru, 51% atbildēja mani tas neinteresē, un 49%, ja tās kļūtu lētākas. Varbūt kas piebilstams? Atkarīgs ir no tā, cik viņas kļūst lētākas, ja kļūst. Jā. Ja tikai nedaudz, tad... Cik es pats internetā lasu, tad ļoti daudz ir neapmierināti, cik dārgas ir šīs programmas, tāpēc, ka Latvijā vēl dzīves līmenis nav tik augsts, lai varētu atļauties šīs programmas. Protams, ir tādi, kas lieto legālo programmatūru, bet, protams, ir arī citas alternatīvas. Kā jūs domājat, vai varētu pastāvēt mūsdienu pasaule bez programmatūras? 84% atbildēja, ka nē, un 16% ka jā. Un atgādināšu, ka programmatūra nav tikai dators. Programmatūra mūsdienās ir gandrīz viss, gan luksofori, un daudzas lietas, no kā ir atkarīgs. Noteikti, ka nē. Ja programmatūra nebūtu izveidota, tad varbūt arī eksistētu, bet viņa pēkšņi pazudīs sāktos kausus. Jā, mēs varēsim tik tālu attīstīt, ka mēs vienkārši nevaram bez tādām programmatūrām vispār elektriskām ierīcēm. Pagājušajā vai kad mums nebija elektrības, nestrādāja internets. Kas notikās? Kas notikās šajā kabinetā? Tāds bija neliela panika arī. Jā, neliela panika, jā. Kā mums tagad dzīvosim? Kas nu būs? Nu brauciet mājās, teicu, tajā dienā. Tā tāda maza. Tā ir bieži gadās, jo pašam daudzreiz atslēdz elektrību un tāda ir tāda jušana, ka kaut kas pietrūkst un ka nav ko darīt. Vai varētu pienākt laiks, kad programmatūra ražotājiem apniktu viņu apzegšanu un viņi pārstātu izstrādāt programmatūru uz datoram, auto, televizoram vai telefonam? 65% atbildēja, ka var gadīties visādi, dzīvosim, redzēsim. Ja varētu pienākt laiks, kad viņiem apniktu viņa apzegšana 11% un 24%, ka nevarētu, jo tad visi lietotu bezmaksas freeware programmatūru. Bet man tāds jautājums, jo vispār daudzi cilvēki zina par tādu freeware programmu? Nav zinātu par tādu freeware. Es domāju, ka nepārstātu izstrādāt šīs programmatūras, bet varbūt vienkārši ieviestu kādus sodus un stingrāku uzskaiti par šīm pirātiskajām programmatūrām. Man tāds jautājums. Ja jūs personīgi izmantojat pirātiskās programmas, kāda tipa tās ir? Visas nelika, visas tās pirātiskās. Un ko jūs no šīm programmām iegūstat? Kāpēc jums viņas ir vajadzīgas? Vispār, lai dators funkcionētu, sākot jau kā Windows programmā, es viņas tā nepārzinu. Kas man ir, tas viss ir ilgs vai internets un nav nekā. Mūzika vai kaut kas tāds. Un kā domā? Eriks! Vai tu vispār pirātiskās? Kādi mērķi? Kāpēc? Kādi mērķi?
Jā, laika iegūšanai arī dažkārt vienkārši ir programmas legālas. Un to procesu var paveikt daudz ātrāk kā pirātiskiem. Piemēram, tīpīt. Ātri vienkārši. Būtu problēma. Tik aptaujādīsim respondentu viesītēm tās apkārtnē un apkopoju Sabīnu un Evelita, par ko viņām liels paldies. Nu, mēs, bet par ko viņām liels paldies. Labi, es vēl gribētu pajautāt, piemēram, skolotāju Bruņinecei. Vai jūs izmantojat pirātiskās programmas, vai jūs vispār zināt, kas tās tādas? Jo mana datordarbība notiek tikai atskaites un atkal atskaites un rakstu un taisu tablos, un es neko citu datorā nedaru. Neko. Nu kādreiz kartis uzspēlēju, kamēr dators iesils. Bet diez vai tas tur varētu būt neskas pirātisks, es nezinu. Jā, un Agri, kā tu domā? Vai tu izmanto pirātiskās programmas? Jā. Un kāda tipa tās ir? Kā piemēram, no interneta kaut ko izvilkt. Paši mūzikas. Ko jūs domājat, ko vajag darīt, lai apkarotu pirātus, lai pasaulē būtu vairāk legālo programmu? Es domāju, ka vajadzētu lētākas šīs legālās programmas un lielākas sodus par pirātiskajām programmām. Bet atkal otrs jautājums tad ir tāds, kā var apkarot šos pirātus, jo mēs jau zinām, ka uzņēmumus tā ķer, bet mājas lietotājiem jau tā, parasti nesteigā pa mājām nemeklē, kā varētu tā būt. Manuprāt, vajadzētu attīstīt jau iesākto disku aizsardzības programmas, kas neļauj kopēt no oriģināliem diskiem failus. Pagaidām tas nav ļoti izplatīts, bet ir firmas, kas pielieto to saviem diskiem. Jā, un vai tu zini kādas firmas, kas aizsargā šos diskus? Jā, piemēram, ir speciālas aizsardzībā, cik es zinu, visgrūtāk apējamā vai arī nemaz neapējamā, viņi pagaidām ir Starforce. Pārsvarā to izmanto spēļu diskos firmas. Zinu, ka Krievu firmas izmanto un dažas amerikāņu firmas. Paldies, ka tagad no šīs rindas, jo katram jābūt tādam savam lietotnītam, lai mēs varam atbildēt. Man ir tāds piedomas, jo labāk mums apgūts ir, es te varbūt nodarbošos ar tādu, kā lai pasaka, bišķīti reklāmu, jo vairāk jūs strādāsiet un domāsiet un augsiet un būsiet vairāk programmētāju, jo tās, ja daudz būs programmu, nebūs programmētāju un tie, kas veido tās programmas, būs diezgan daudz, nebūs ļoti lielas konkurences, līdz ar to bišķi cenas ar tām programmām kridīsies, jā. Citādi programmētāji diezgan maz un uztaisa programmas un viņš paņem monopolu kāds un taisa augšā lielās cenas. Lielisks piemērs par to ir Bills Gates, kas ir miljardieris. Bagātākais cilvēks pasaulē šobrīd, vai ne? Bet tas nozīmē, ka visu to, ka mēs zogam, nepērkam viņa programmas, viņš vienalga ir miljardieris, vai ne? Tātad tas nozīmē, ka vienalga viņš pelna naudu un lielu naudu. Tad es domāju, ka viņš varētu nomest cenu, tad varbūt mēs vairāk arī pirktu tās programmas. Es domāju, galvenais smadzenes un prāts. Mums jāapjēdz, ka ar to arī var pelnīt. Nevis tikai rokot bedri, noslaukot sviedrus, redz, cik liela bedra mums jāmaksā 1000, bet ka mēs izdarām ar prātu kaut ko, prāta darbu, un tas, kā saka, ja tiks novērtēts mūsu valstī un vispār sāks sabiedrība pret to attiekties bišķi savādāk, tad arī bišķi citādāk būs. Protams, viņš pelna, bet viņš pelna ar tām datorprogrammām, kuras iegādājas uzņēmumi firmas, kurām nelegāla programmatūra ir aizliegta un kurās visbiežāk notiek reidi pret šīm nelegālajām programmām. Tā ir taisnība. Varētu kaut kā viņš, kā lai pasaka, tas varbūt ne viņš, bet vispār kaut kāda būtu diferencēta attieksme, pateiksim, pret korporatīviem lietotājiem un individuāliem lietotājiem. Ja? Jo šobrīd cenas ir praktiski līdzīgas. Pat iznāk tā, ka, ja es
kā pircējs pirktu kaut vai Office programmatūru, man iznāktu krietni vairāk maksāt nekā tad, ja pērk šo programmatūru uzņēmējus. Jo viņi pērk vairākas licences, un tas galā ir krietni lētāk nekā pērkot vienu programmu. Un tas jau katrā ziņā, man liekas, ļoti dārgi. Ja nopērkam datoru un vēl tikpat daudz jāizdod par programmatūru, tas ir pa daudz. Un vai jūs zināt Latvijā, kādus piemērus, kuri ir noķerti, lietojot nelegālo programmatūru? Es zinu, bija agrāk tāds žurnāls Spēle. Un viņi redakcija izmantoja nelegālo programmatūru, tagad pēkšņi pazuda. Pārstā iznākta žurnāls. Pēc kāda laika es tikai uzzināju, ka viņi slēgti redakcija un nelegālas programmatūras izmantošana. Jā, žurnāls bija labs. Žēl bija. Bija. Un Rīgā, starp citu, tādās firmās diezgan, pārbauda un sūdus liek, ir tā, ja? Kādreiz ar internetā ir, kad bija pārbaudi un lietot, kā saka, tā programma, par kuru, kā saka, nav maksāt un pēc tam tad... Jā, kurš par šo te jautājumu ieinteresējās, tad nākošajā Digital Times numurā būs raksts BSA, iet internetā un rokudzelži ir uzlikti virsū. Ja? Tad jādomā, ka te būs runa par šiem te jautājumiem, kas ir ar tiem cilvēkiem, kuri izmanto šīs te neoficiāli iegādātās programmas. Jautājumu, kā tiek sodīti tie, kas tiek pieķerti nelegālās programmas lietošanā? Nē, cik es zinu, tas būtu un arī kā ir dots BSA mājaslapā, tas būtu tā, ka viņi tiek sodīti ļoti lieli sodi uzņēmumiem, tiek ļoti vairāki tūkstoši latu sodi, tiek atņemta visa datortehnika, uz kuras ir šī programma, un vēl viss. Un tas pats arī jums mājas lietotājiem, ja par jums kāds paziņos ieradīsies, atņems jūsu visu labo datoru, ar visu programmatūru, nelegālo, legālo, visi diski, viss tiks paņemts. Nekas jums nepaliks. Un arī, protams, kā Everita saka, brīvības atņemšanas sods arī, ja jūs vēl esat to izplatījis. Un vai jūs vēlētos vispār tā, ka pie jums kāds ierodas, un ka jums atņemtu jūsu datoru un jūs jau cietumā dēļ tā, ka jūs izmantojat legālās programmas? Lūdzu, Ērika, pasaki savu viedokli. Bet tāpat, mans viedoklis šādas diskusijas vajadzētu uzturēt, varbūt arī biežāk vajadzētu, bet šaubos, ka tas atturēs cilvēks lietot pirātiskās programmas. Jo, kā jau teicu, legālās programmas ir diezgan dārgas. Bet ja mums paliktu lētākas, tur jāskatās, cik lētākas. Bet par spīti tam, piemēram, vai tad tas tev neliekas tā kā biedz? Piemēram, tu vari nokļūt cietumā dēļ tā, ka izmanto šo Microsoft, bet tev ir iespēja, piemēram, izmantot tās pašas OpenOffice vai arī privāt programmas. Kā ja tu tās neizmanto, bet tev tieši vajag izmantot to nelegālo programmatūru? Pirmkārt, tāpēc, ka, piemēram, Microsoft Word, ja? Tā ir vispār, visā programma un OpenOffice nav tik populārs, un godīgi sakot, es nezinātu arī kādas tik labi apieties. Un es piebildīšu to, ka skolās arī māca Microsoft Word un tāda tipa programmas, un ar tām mums arī māca aprīkoties. Īstenībā tā ir liela problēma, tas, ka skolās pievērš uzmanību gandrīz tikai vienam programmu ražotāju programmatūrām. Vajadzētu skolā būt tā, ka vairākas izņemt, piemēram, pamāca, bet arī tas atkal būtu ļoti liels haus, ka mācītu vairāku. Bet būtu labi, ja mums mācītu arī ieskatu Linuxā, ieskatu Apple Macintosh tajās programmatūrās un tā tālāk. Varbūt skolotājiem ir kas piebilstams par šo jautājumu. Par šo lietu ir tā, ka principā izglītības ministrija nenosaka, ka vajag obligāti izmantot Microsoft produktus. Runa ir par to, ka mums jāmāca jums strādāt ar datoru. Par programmatūru nav ne vārda. Ja? Bet reāli mēs, ja jūs tā paņemtu tos skolas darbības reglamentējušos dokumentus, jūs tur atrastu, ka vajag prast izmantot teksta redaktoru, vajag prast izmantot tabulu redaktoru un tā tālāk. Microsoft vārds tur nekur neparādās. Bet kādēļ?
Bet mēs mācām to, kas šobrīd mums, principā ir visvairāk izmantots. Kāda jēga, pateiksim, jums iemācīties strādāt ar Linuxu, ja jūs ar to aizejot kaut kur strādāt tālāk, nekad nesastapsieties. Jūs strādāsiet, es domāju, ka lielākoties tikai ar Office, ar šo te Windows programmā un Microsoft izstrādāju. Varbūt, ka daļa no jums atcerās vismaz tādu abreviatūru LIIS, bija tāda pie universitātes, principā, kantoris, kurš nodarbojas ar skolu sistēmu informatizāciju, tā teiksim, Bet tur viņiem pat bija izstrādāti visi mācību materiāli, lai skolā varētu sākt mācīt tieši strādāt ar Linux un šīm bezmaksas programmām. Redzi, tur ir atkal vēl viena tāda niansīta parādās, ka lielākā daļa cilvēku jau tagad ir saradusi ar Microsoft produktiem. Un, pateiktu, tas ne par pirātismu runa šoreiz, bet, ja tagad pieņemsim valdība pateiktu nostar Microsoft produktiem, izmantosim Linux un šos bezmaksas programmatūru. Tas nozīmē, ka visus ierēdņus, tā kā slēdz, jāpārslēdz, jums tagad jāstrādā ar šo programmatūru, viņi to nepratīs. Tas ir ļoti vajag pārmācīt, bet pārmācīt ir vienmēr grūtāk nekā iemācīt. Atvērtu arhitektūru, ka varēs visus viņu kodus izmantot citi programmētāji, un pienāks tā, ka viena programmatūra tikai varētu pastāvēt. Vai varētu būt tā? Ja būtu tas un tas, tad būtu lielāka izvēle kā jebkurā, it kā no vienas puses, ir daudz izvēle, arī ļoti grūti izvēlēties. Ieiet veikalā, kaut vai meitenes, 10 kleitas jums skaistas, un tā skaista, un tā ir labā, izvēle, Starp divām vieglāk izvēlēties, pareizi, Bet, ja vienā izvēles ņem un ieeju, man vajag, es paņemu. Tāpat šitie būtu, ja izvēle būtu. Bet izvēle ir tāda, viens ir par brīvu, par otru ir jāmaksā. Un par otru, ja jūs nemaksāsiet, tā ir zakšana. Un pirātisms. Bet, ja nebūtu konkurences, nebūtu uzlabojumi, jo katrs cenšas uzlabot ar vien labāk. Kādēļ te tik daudz cilvēki atļaujas zakt? Viņi nevar atļauties. Sāks pa mājām braukt, tā mēs arī atradīsim līdzekļus tomēr. Es domāju, ka te var būt pavisam kaut kāds citādāks risinājums. Jo šobrīd mums ir iespēja nopirkt atsevišķi datoru, atsevišķi programmatūru. Mēs varam atļauties nopirkt vienu kaut ko no tā. Programmatūru mēs nepērkam tikai tāpēc, ka to mēs varam kaut kur nošķirt. Datoru mēs nevaram nošķirt. Tas par to vai ir jāmaksā. Tas ir kaut kā tā, pieņemsim, ka iziet tāds variants tiešām, ka Microsoft iegūst virsroku par visām pārējām programmu izstrādātāju firmām, nekā cita vairs nav, tikai Microsoft. Viņi noteikti panāks to, ka dators būs kopā ar programmatūru. Tāpat, kā jūs pērkat mobilo telefonu, kurā jau ir viss vajadzīgais iekšī. Jums nevajag neko meklēt kaut kur zakt. Jo tas ir komplekss risinājums. Bet vai tad dators nebūs dārgāks? Tas jau būs cits jautājums, cik tas maksās. Ja ņem vērā to, ka dators celži kļūst aizvien lētāk, tad tas cenas ziņā varētu arī palikt līdzīgā līmenī, kā ir šobrīd. Kas to lai zina? Varbūt, ka viņš būs 100 latus dārgāks, 200 latus dārgāks, bet jūs citādāk nopirkt nevarēsiet. Viņš tikai tāds būs. Bet viņš ir jāpārēc to, lai kaut kā. Viņš būs jau ar, telefonā, ko tu vari pielikt klāt. Neko nevar pielikt, bet telefons strādā. Pareizi. Ar līdzīgi ārāk datoru varbūt. Viņam viss vajadzīgais būs iekšā. Tur datorā vīruss parādās. Vēl viens vīruss parādās, un tev tur vajadzētu būt pret vīrusu programmu. Ja jūs pats būtu programmatūras ražotājs, vai jūs zaktu, vai jūs gribētu, lai jūs apzog tāpat kā, piemēram, liela apzogat viņu. Jā. Tāda skatu punkta, ja jūs būtu, vai jūs paši gribētu? To jau, man liekas, negrib neviens, jo tad jau nebūs ne tās peļņas nekā, bet personīgi es, kamēr man būs iespēja, es labāk izmantošu to pirātisko, jo tad ne man nejāmaksā nekā, es varu ņemt, ko man cits vēlās. Lai viņš izdara tā, lai tas būtu krietni lētāks, tad es viņam samaksāšu. Vai jūs esat pilnībā informēti par datoru pirātismu? Kā atpazīt, vai, ka tas ir pirātisks vai nav pirātisks?
Lūdzu, kāds. Es priekšā, es tā paskatījos, ka Latvijā vairāk kā pusē izmanto pirātiskās programmas Latvijas iedzīvotāji. Un es domāju, tā vietā, man nebūtu kādas motivācijas radīt kaut ko, jo tāpat jau ir nozags. Bet pārti, es domāju, ka vispār sabiedrība, mūsu sabiedrība vēl nav tālu izaugus, lai arī nedz tādā ekonomiskā ziņā, nedz arī tādā prāta ziņā, ka joprojām izmantos tās normālās programmas. Protams, neviens negribēja viņām zogu, bet tās pirātiskās, labi kā Denis sākumā teica, tās dziesmas. Ja par visām dziesmām, kas man būtu datorā, tad būtu jāmaksā. Tas būtu galīgi, tas labāk novelk visu disku nekā nopērk veikalā. Tajā ziņā tas, kurš ir ap kura tas uzkrauts, kad Dievs, ka atnāks, ja būs lemts atnāk, un tad būs pēc. Tas vēl, es gribēju papildināt arī Dārniju par tām dziesmām. Ja man, teiksim, no tā diska, kā dziedātāja izdotā, patīk tikai 2 dziesmas, un man viņas ir izdevīgāk novērt internetā, nekā pirkt veselu disku, kurš... Bet tev pastāv iespēja tāda, ka tu internetā vari nopirkt atsevišķas dziesmas. Bet atkal, kā padomāju, jums ir bail ieiet veikalā nozarti kaut ko, bet atkal jūs šeit zogat. Bet internetā neviens neredz, ka tu zods. Neviens nestāv pārdevēji, tad neredz, ka tu zods, kā tu veiklā ieiet, uz aksu pārdevēji redzēs. Internetā neviens neredz. Tieši ir tā attieksme. Es vēl skolotājus pajautāju, es veikalā, teiksim, pērku datoru, man uzreiz piedāvā no programmas arī ir tā kā ne. Tas ir pārkāpums katrā ziņā. Mēs jābrauciet šo. Jā, pieņemsim. Ja tu būtu pārstāvis un veiktu tādu pirkumu veikalā, ja, šo veikalu viens aizklopētu ciet un viņi samaksātu vēl ļoti lielas summas. Un konfiscētu visu tehniku. Jo tā ir nevis vienkārši jau zakšana, bet tā ir zaktas mantas izplatīšana ar nolūku gūt peļņu. Un tas ir, liels pārkāpums. Datoriem ir jābūt vai legālai programmēs iekšā, viņam tukši un bezprogrammas. Jā, bet redziet, kurš no jums gribēs pirkt datoru, kurš ir pilnīgi tukšs? Jo ieslēdzot tādu datoru bez programmatūras, jums priekšā būs vienkārši melns loks, uz kura būs, laikam, C burtiņš, kols un viss. Jūs pat nezināsiet īsti pateikt, vai jūs dators strādā, nestrādā, var viņš tur kaut ko izdarīt vai nevar. Jūs tikai konstatēsiet faktu, ka dators ir ieslēdzies, un tikai. Oficiālais ceļš ir tāds, ka tas pārdevējs jums parāda datoru, to, kuru jūs gribat pirkt, ko jūs izvēlējaties, ar visām ieinstalētām programmām, viņš parādā jums, ka Windows uz tā strādā, visi pielikumi strādā, viss ir ok. Viņš jautā, vai jūs apmierina šāds stāvoklis, jūs sakat, jā, maksājat naudiņu un visa programmatūra tiek izdzēsta ārā un dators jums tiek tad nodots, kā saka, rokās. Tā vajadzētu būt, ja? Bet vai tā ir, tas ir cits jautājums. Jā, ja jūs pirksiet, piemēram, Jēkabpilī, ja, no lielveikalos, ja, datoru, tur jūs tiešām viņu nopirksiet tādu, kur ir šīs te variants, kad ir tikai tumšais ekrāns un C burtiņš. Ja jūs pirksiet portatīvo datoru, tie tagad praktiski bez programmatūras nepārdodās. Tiem vienmēr ir kaut kas uzlikts virsū, un visbiežāk tā ir tieši oficiālā programmatūra. Un tajā cenā tā jau ir iekļauta iekšā. Jā. Tas ir portatīvajiem datoriem. Šādi galdu datori, kā mūsējie, pateiksim, jā, tad tos var nopirkt dažādos variantus. Ar uzstādīto programmatūru bez tās, bet ja ir uzstādīta programmatūra, loģiski, ka jūs par to maksāsiet tik, cik par to ir jāmaksā. Mēs kā nelauspā, un tur jau mums piedāvāja, tur vēl ieinstalāja. Jā, tā tas ir. Mēs varam teikt, paldies. Atsaucīgi, jo jūs tiešām ļoti mums palīdzējāt, mums materiāls kaut apstrādāt un tad sūtīt. Montēšanas darbs sāksies. Jā, un tur ir pīšķis, lai mums izdodās. Liels paldies visiem!